Ar Eiropas fondu līdzfinansējumu Latvijas Dzelzceļš ir modernizējis turības pieturspunktu līdzīgi kā citus pieturspunktus Jelgavas līnijā, izveidojot drošu, ērtu un modernu infrastruktūru pasažieriem. Lai nodrošinātu piekļuvi pasažieru platformām, ir izbūvēti pandusi, kas ļauj cilvēkiem ratiņkrēslos vai māmiņām ar bērnu ratiem nokļūt uz platformām, vadulu sistēma, kas ļauj vājredzīgiem cilvēkiem orientēties pasažieru infrastruktūrā, nojumes, kur paslēpties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Pasažieru informēšanai ir uzstādīti informatīvie tablo, kā arī audio apziņošanas sistēma. Savukārt velobraucēju ērtībām izveidots velonovietnes. Katru reizi, kad izmantoju šo un braukāju ar vilcienu, katru reizi tiešām novērtēju. Pirmkārt to jaunās norādes, kurās ir skaidri un gaiši rakstīts, cikos vilciens attiet, un arī, ja vilciens cik par ātrumu kavējas, tad tas arī tiek atainots uz šajām norādēm, kā arī noteikti novērtēju to, kad ir daudz vieglāk iekāpšana arī pašā vilcienā. Tas ir ļoti parocīgi. Šeit tagad atrodas vairākas ļoti ērtas slīpās uzbrauktuves, kas nodrošina vieglāku piekļuvi vilcienam tieši cilvēkiem ar dažādiem kustību ierobežojumiem. Un noteikti, kas palīdz varbūt tik neparedzamos laikapstākļos, kad ir lietus vai sniegs, šīs jaunās nojumes, kuras arī vakara stundās ir apgaismotas, ir super parocīgas un noteikti ir sanācis vairāk kārtās arī novērtēt, gaidot vilcienu. Stacija 2.0 koncepts jeb mobilitātes punkti top ne tikai Rīgā, bet arī Cēsīs, Cernikavā un Saulkrastos. Izbūvējot pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu biznesa augstskola Turība, tiek sakārtot apkārtējā vide, lai sabiedriskais transports būtu ērti pieejams ikvienam, arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai veicinātu mikromobilitāti pilsētā, tiks izveidots īslaicīgs stāvlaukums un velonovietnes. Vide kļūs drošāka un ērtāka. Tiks uzstādīts apgaismojums, soliņi un brīvkrāns dzeramajam ūdenim.